Hello, 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 hello. Laba diena, laba vakarā, laba rītā. Kas tā runā vienkārši? Cimdi. Kāpēc cimdi? Jo man ir bietes, un bietes vienmēr atstāja kaut kādu sarkanīgu iespaidu man uz rokām. Es domāju, labāk es nomizošu ar cimdiem šoreiz. Prieks, ka jūs esat atnākuši paskatīties uz atnākuši. Paldies, ka jūs esat atnākuši. Kur jūs esat atnākuši? Jūs nekur neesat atnākuši. Pamizojam bieti. Jūs esat redzējuši vispār šādas bietas? Es ne. Monster bieti. Bet, ja jums ir pārsteigums par šo bieti, wait until you see my sweet potato. Bieti man ir puslīdzīgi nomizot, un es darīšu šitā te šoreiz vienkārši neizmantošu visu, jo man šeit ir par daudz. Mēs šodien gatavosim vistiņu ar dārzenīšiem, vai labāk vienkārši varētu teikt ar saknēm. Un vienkārši iegriezīsim tā. Mums būs drusciņi no katra. Šitas ir monster biete. Tas jau arī nav nekas, jo paskaties, kas mums šeit ir. Cimdi nost. Un ņemam mazo saldo kartuli. Es biju iegājis veikalā šodien, es kaut ko šādi nebiju redzējis. Es uzreiz skatos, vai tur nav rakstīts saldais kartupelis no Černobils, bet nebija. Bet viņš ir vienkārši monsters. Vienkārši tā. Es arī nomizošu kaut kādu daļu no tās. Un mēs viņu arī liksim iekšā mūsu katliņā, katliņā. Cepeškrāsnes ir tagad ieslēgts uz 180 grādiem, ja, no augšas, no apakšas. Fucking hell, what the fucking. Vienādos izmēra gabalos apmēram, ja. Man patīk, kad es taisu, jūs jau zināt, kad es taisu, es nemāku maz gatavot, ja? Es māku tikai daudz. Pieliksim vēl pusi sīpolu. Ja gribat likt vairāk pa pusi sīpolu, tad liekat vairāk. Up to you. To mēs ieliksim iekšā. Paņemsim vēl burkāni, fiks nomizojam. Jautājums no blondīnas labajā auditorijas pusē. Kāpēc dzeltenie burkāni? Jo es nenomizoju oranžos. Kā tas ir? Ļoti skaisti. Pasies, mums ir dzeltenais burkāns un, lai iepriecinātu mūsu viesu, es arī paņemšu un iegriezīšu nevis oranžo burkānu, bet... Un kāpēc es griežu šitā? Kāds var atbildēt? Kāds zina? Lai savādāk, ja es esmu vienkārši tāds ārpus kastes džekiņš. Mums ir kartpels, mums ir burkāns, mums ir, ko vēl te varētu, pēdējo lietu, ko es gribētu ielikt iekšā, ir pasternaki. Un tagad pasternaku sagriežu šķēlītēs, gabliņos liekam arī iekšā mūsu cepeškrāsnī. Es cepeškrāsnī, bet pannā. Pie mūsu saknēm mēs ieliksim olīveļu. Tā pietiekami daudz, lai viņš visu apklāja. Sāls. Nu, kā 30 cm augstumu, lai vienmērīgi birst virsū. Pipars. Wow! Varētu vēl kādu garšu vēl pielikt klāt, varētu ķiploks iešaut, bet šis būs tāds vienkārši tīrs, smuks ēdiens. Iemaisīšu ar rokām, jo es bietas negribēju pieskārties, un tādēļ es vilku cimdus, bet tagad es ar rokām viņas maisu iekšā, jo es esmu viens crazy čals. Lai mums būtu vēl drusku garšīgāk, man te ir sviestiņš. Tad mums ir olīveļa un sviests, kas dos ļoti labas garšas.
Un, kā es teicu, var kaut kāds cits vēl kaut ko pielikt klāt. Rozmarīns. Cik tas labi smaržo. Izskatās smaržīgi, izskatās garšīgi. Un šo mēs liksim iekšā cepeškrāsnī uz kādu pusstundiņu. Okay? Okay. Okay, watch this. It's going in. Esi gatavi? Hello, Mr. Cepeškrāsnis, kā jums tur iet? Tas bija mīļi, vai ne? Es mīļu savus dārziņus. Sākums ir iekšā cepeškrāsnī. Un šodien mēs gatavosim vistiņu. Lai gatavot vistiņu, man ir plēde šeit. Paņemšu savu vistiņu. Un ko mēs darīsim? Mēs iegriezīsim. Tā, lai mums neiet, teiksim, netīrumi pa visām malām. Uzliekam plēdi pa virs, un mēs vienkārši izdauzīsim tā diezgan plakanu vistiņu, ko mēs panēsim. Ideāļņiks. Nākamais solis ir, mēs taisīsim savu mūsu panējumu. Man ir divas lielas panes, protams, mājās droši vien būs vairāk cilvēki, gribētu vairāk cilvēkiem gatavot šo receptu. Un otrajā mēs liksim olas. 1. Hello, pelīt. 2. 3 olas. Mēs te viegli oliņu vienkārši samaisam, bet mēs tūlīt izdarīsim kaut ko vēl foršu. Paņemšu nedaudz pētersili un nedaudz čili pipariņu. Man jau garšo tas čili pipariņš. Citiem patīk tā, ka mēs pārgriežam uz pusēm. Ja, es paņemšu pusīti šitā te, otru pusi ne. Un mēs izņemam sēklas ārā un griežam. Es domāju, ka tas arī pietiks. Pārējo varēs kaut ko citu lietot. Ņemsim mūsu pētersili. Mēs visu šaujam iekšā mūsu olā. Nevis miltos, bet olā. Tas viss cik smuki. Piebērsim sāli. Pipariņus. Vēl drusciņu sāli. Un es šeit vēl ielikšu iekšā mandals. Visu samaisam tā smuki. Šeit vajag brilles uzreiz. Es zinu, ko es vēl tur ielikšu iekšā. Es tur vēl ierīvēšu nedaudz parmezāna sieru. Upsī-dēzī. Esam iekšā un jau izskatās tā, kā mūsu veiksmes stāsts uz kaut ko garšīgu un kaut ko baigi foršu jau pusceļā ir, jo mēs esam uztaisījuši mūsu panējumam. Super forša akcija. Vendens ziedos 1 centu no katras peta pudeles, gan mazās, gan lielās, Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcai. Tas ir fantastiski, brīnišķīgi, tas notiek līdz 31. martam, un man ir liels prieks un lepnums par viņiem, un liels prieks un lepnums par Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu, ko viņi dara. Pērkiet 1 cents BKUS. Te arī miltos, ja? Mēs varam arī likt sāli un piparu klāt, ja? Ko es arī drusiņi izdarīšu. Mums viss ir garšīgs, ja? Un skatāmies, kā mēs tagad panēsim. Ieliekam iekšā vispirms. Kur vistiņi ir, miltos. Nopurinam. Ieklājam tā kārtīgi. Nopurinam. Šitā te. Tagad liekam iekšā mūsu oliņā. Kamēr ir olā, es ieslēgšu plīti, ieliekšu nedaudz eļu, lai sāk jau karsēt, un pieliksim karotīti ar eļu. Karotīti ar sviestu, tieši tā. Un es zināju, ka šis te pārpalikušais paprika gabaliņš man palīdzēs. Paskaties, šitā te būs baigi labi. Tas izskatās jau, ka būs foršs un garšīgs. Un mūsu panējums vēl paliek pāri vēl citiem gabaliem. Es vēl drusciņu to izsmēžu pa virs.
Un šeit ir ļoti jāuzmanās, kad nav pa karsta plīts. Panna. Un izskatās jau, ka būs kaut kas baigi labs. Kaut kas ļoti labs. Vai ir kaut kāds iemesls, kāpēc es šitā tēmu griežu apkārt, vai kāds zina? Nav iemesls. Pirms mēs saliekam to visu kopā, uztaisam vienu fikso, ātro latviešu mērcīti. Diļu, lociņu mērcīti klāt pie mūsu saknēm un kopā ar mūsu foršo vistiņu. Man šeit ir krējums. Cik procents? Labs jautājums. 20%. Re, kur man ir lociņi. Un kāpēc es ņemu 20%? Tā, kad es gribu garšīgi, tad mēs liekam, lai būtu forši taukvielu klāt, lai garšīgi un ņemīgi. Tad, kad es uzmanu savu svaru, ko es daru visu laiku, tad es lietoju 15%. Ticiet vai nē? Protams, šeit varētu pielikt ķiplokas klāt. To mēs nedarīsim. Kāpēc? Jo man uznāca slinkums. Salts. Pipariņi. Iemaisim iekšā. Ņemam šķīvē. Wow! Un tagad jāiet uz cepešu krāsināt. Un pastīsimies, kas mums tur arī ir. Krāsainie dārzenīši izskatās tīri, smuki un gardi. Es paņēmu nepareizo cimdu. Tā, metam otru nost, jo esmu krēls. Protams, atstājam arī citiem cilvēkiem šos saknes. Tagad liksim mūsu mērcīt. Protams, varētu ielikt maisiņa. Nē, es to nedarīšu. Vienkārši uzliksim. Tā. Vienkārši garšīga manta. Skaistās dilītes, lai cilvēki zina, ka mums arī dilītes tur iekšā ir. Un ēdiens būs garšīgs, krāsains, ļoti vienkārši sagatavot. Gribās, lai vēl kaut kas ir. Šitas ēdiens, protams, ir ļoti vienkārši tāds sātīgs sestdienas, svētdienas, man liekas, tāda viegli pēcpusdiena ēdiens. Blakus bļoda salātiņas. Bada bum, bada bing, ir gatavs. Wow! Foršas lietas, tās biets izskatās vienkārši brīnišķīgas. Vistiņa panējumā ar skābu krējumu. Perfekti izcepiet. Wow! Es 100 gadus karbonādu neesmu taisījis. Visu karbonādu. Amazing. Jūs katrs varētu dizainēt viņu mājās savādāk, kā jūs gribat. Vēl kādas svaigos tomātus, gurķīšu klāt. Bet viss perfekto. Super pusdienas, veselīgi, forši. Šiu, bye-bye, French fry. Skatāmies, subscribe, šēro. Brauciet ciemos uz vakariņām, kas būs arī Ozolainē. Ja? Tieši tā, kurmando.lv. Domā, būs? Let's say, hello! Yo, baby! How you doing, mother?